Nu, labrīt. Esam ar Ferdi izgājuši ārā. Šodien par laimi var tā mierīgi iziet ārā. Tiesa gan saulīte vēl ir ar zobiem. Vējals ir augsts. Bet nu vismaz nav trakais vējš un trakais lietus, kas vakar bija. Vakar vēl ziņās solīja, ka būs arī šodien, bet nu, par laimi šodien nav. Jā, esam paņēmuši līdzi arī dronu, bet drons braukā mums cītīgi līdzi somā, jo vai nu ir briesmīgais vējš, vai nu ir lietus, vai nu ir kaut kāda mistiska aizliegtā zona, kur nedrīkst lidināt. Nu tā, un līdz ar to, tik cik pacēlām Badačaņā. Nu, cerams, ka šeit Horvātijā iznāks pacelt vēl, lai uzfilmētu kādu skaistu kadru. Bet ja vakar būtu pacēluši, tad pirmām kārtām viņš būtu noskalots ar ūdeni, otram kārtām aizpūsts ar vēju, un ja viņš būtu pirmās divas stihijas izturējis, tad viņš būtu notriekts ar zibeni kārtīgu. Viesnīciņu paņēma speciāli tā, lai būtu tuvumā ir kaut kāds zaļā zona, kuru izvest šito mazo jaukumiņu, lai jaukumiņam būtu tā mierīgu prātu paskraidīt un nokārtot savas lietas un bez bēdas. Pirmā ideja bija paņemt pašā Vecpilsētā. Ļoti forši apartamenti, bet pirmām kārtām tur ir klāt tikai marmorā bruģēta ieliņa, nekāda zaļuma. Otrakārt, es iedomājos, kā mēs vakar pa to lielo lietu būtu čemodānus stiepuši uz to centru. Tā jau šeit būtu forši, ja silts laiks, te noteikti dziedātu cikādas, smaržotu pīnijas, un tepat jūra netālu ir, varētu viegli aiziet. Nu, nekas, līdz jūrai šodien tiksim. Tā šeit ir maziņš pagalmiņš, tepat ir salikta saules sargi, te ir grils, te ir, kur sauļoties. Te ir tā noteikti normālā laikā ir ļoti forši. Tā kā man zoo veikalā meitene teica, ka normāli šajā laikā ir 25 grādi, un tagad mums ir knapi 10. Rīts ir sācies ar brokastīm, kuras bija baigi labās, un mēs viņas jau esam notiesājuši. Un tagad mēs ceram tikt pie normālas kafijas. Kanniņa ir, kafija ir. Līdz sarkana. Tikai uguntiņa tāda, kā šobrīd arī ārā tas laiks. Vēsa. Nu, kas tad ir? Nav tik garšīgi kā mājās? Ko? Nav tik garšīgi kā mājās. Jā, mājās gribos. Pagabal programma nav izpildīta. Es jau sabījos. Fakts, ka nē. Nē, nav nevainas. Tomēr nav nevainas ar kafiju, jā? Bet stipra vismaz. Stipra. Citādi tie atšķaidītie, ko mēs dzērām. Es ņēmu stiprāko. Tie atšķaidītie varianti, ko mēs dzērām, tie bija nekādi. Izmantojam tehnoloģijas, mazliet paslinkojam un trauks šodien mazgā mašīnu. Ļoti feini tāda maza trauka mašīnīti, nekrāt priekš tādiem slinkiem turistiem kā mēs. Laiks šodien izskatās. Saulīt ar zobiem, bet vismaz pagaidām nelīst. Viss ir ārā slapšs. Jā, sunīts vienkārši gribēja. Nē. Aizēja vēl tik kaut ko padara. Debestiņa ir tāda, pat zila. Tā kā ceram, ka mūs šodien bišķiņ pažēlos un ļaus apskatīt skaistās vietas bez lietussargiem. Ferdi, tā nav smuki, riedsaimnieci. Tā nav smuki. Laiciņš nav baigi silts, bet vismaz nelīst. Ferdi,
Nedrīkst tā iet. Tā nav smuki. Un tāpat apkārtnē aug bīģes, olīvkoki. Kastaņi jau noziedējuši. Ir arī pa kādai palmai, ko es vakar smējos. Pīniņas. Gal olīvkociņš. Un tas viss noteikti, ja būtu silts laiks, izskatītos daudzkārt mīlīgāk. Tā, esam sapakojušies un dodamies tagad braucienā uz Pulu. Nē, Nē? Kur tad? Nu tā tu man teici, uz Pulu. uz Bjāli. Uz Bjāli. Nu labi. Mēs mums ir Bjāli. Pirmais mums ir Bjāli. Da jebkur braucam, galvenais braucam. Lietas nelīst un viss ir forši. Nu, pie tāda vēsuma mēs jau esam pieraduši. Nu, nav jau nekādi tur izlepušie dienvidnieki. Mēs tik no ziemē. Bet cik smuki tās atraitnītas zilās sastādītas. Un cik kupli saziedējušas. Tik skaisti izskatās. Tas strīpiņas tādas. Šeit ir ļoti daudz olīvu. Olīvu koku virzes. Kā ir jāsaka pareizi? Olīvu dārzi. Olīvu dārzi. Ne, man liekas, olīvu koku virzes. Man liekas, virs. Nu vienalga, nu var sakot, te aug olīvas. Te to eļļa. Es atceros, Sicīlijā bija tās garšīgās olīvas tajā eļļiņā. Tās bija riktīgi labas, ko mēs varējām iet un pagrābt stribam tajā ārvirtuvē. Jā, nu daudz. Te izskatās, ka nemaz citu koku viņiem neaug. Un aiz tiem olīvu kokiem tur ir atkal vīnogu stādījums. Droši vien aiztur vējiņu kaut kādu. Tur pa vidu viņas ir saulītē. Nu, Istra skaitās labākais horvātu vīna reģionāls. Nu, te ir arī tavas pacipreses. Pacipreses. Nu, var sakot, smukie spicie Itālijas korceņi. Ja vidienē prasa horvātam vīnu, jā, un prasa vai sauss vai salds, viņš tās sarāds plecs un saka, kvalitatīvs vīns. Bet vakar tas vīns, ko es dzēru, bija ļoti garšīgs. Jā, šeit. Es īsti nezinu, ko es dzēru. Kas tas bija pa gaišo vīnu? Viņš jau nenosauc variantus, vienkārši gaišu vai tumšu. Pameklēsim kaut ko labākīsim. Stāst par pilsētiņu. Ko mēs te skatīsimies, kas šeit ir? Šeit ir smuka pilsētiņa. Smuka pilsētiņa. Nu, izskatās smuka pilsētiņa. Es domāju, varbūt ir kaut kas tāds, kas ir tāds, kas nav citur. Bez smukuma. Nē, Smukums. Smukums ir tāds, kas nav citur. Kāpēc augšās pilsēta? Pilsēta ir Kalniņā. Ejam iekšā pilsētas mūros. Patīk viņiem tie rozmarīni, ka viss ir auga. Jā. Tādas ientas. Tā arī riktīgi vakardiena līs. Pusties cik slapš. Visur līja. Zibeņi lejā. Un pūta lēja. Jā. Ko tu saki? Kā rozes smuka zied. Jā. Ielīdas kokā. Siltāks arī paliek. Nu, vienkārši teicu, ka klimata maiņa no siltas mašīnas uzreiz ārā šitādā tā vēsumā. Nu, kaut kā +10 ir. Nav jau galīgi ziema. Ka horvāts saka, ka uški. Tad ir skaidrs Ir austiņas. skaidrs, pa manu suņa ausīm Jā. šonā. Ir rīts un pilsēta ir tukša un klusa. Tikai kaut kas tur baurē. Vai nu pēc vakardienas svinībām, vai nu, nezinu. Vai nu vienkārši tāds skaļš. Uz savu izmēru sunīšiem viņš ir diezgan tāds nīgrs. Pērde.
bet ne. Kāds tu esi nelaipnis, Ferģukiņ? Arī, ka nāk vēl viens brīvais suns. Jā, šitas sunīts neko sliktu nedara. Viņš ir vecs izskatās. Vecs, bet neatlaidīgs. Jā. Ui. Tā iela arī šeit beidzas. Jā. Bet rekur ir kaut kāda reklāma. Jā. Jā, noteikti, ka tur tā tie durvis ciet noteikti. Arī tirgo. Šis gan ir foršs. Pilsētas logo un pilna kravas kastu un puķītēm. Nu, vairāk simti gadu viņam noteikti ir. Jā, vienam šeit paskatīties. Kāds tur smuks. Šeit ir kaut kas ar Giacomo Casanovu rakstīts. To nobildēsim. Izlasīsim, kas tas ir. Kas tas ar Giacomo Casanovu saistīts ir. Jūs smukāk paliek, mēs tā domājam, ka visi izstaigājām. Te pagriezies aiz viena stūra. Ui, smuks. Pagriezies aiz otra stūra. Ui, smukāks. Tad baigi interesanti, šis te krodziņš tāds. Nu, paskaties, nu, riktīgs. Pat uz šā te mūra tur puķītes saglaznotas. Neskaitot tie acēlo grāņi, kas tik forši dekoratīvi izskatās. Ritīgi krutīgi stilīgi. Man jau patīk šis stiliņš. Rekur aizkariņi ielikt tukšā loga ailē. Jā. Tur jau mēs atram varam. Ritīgi labi. Tad tev vēl tas priekš vēl kaut kas nekāds? Jā. Ej, nē. Nevar būt. Nu, pa smuko. Nē, pilsēta ir tiešām tāda. Kāds teica? Ar ko viņa ir īpaši? Ar to, kas smuka? Casanova šeit ir kaut kas. Giacomo Casanovas vēsturiskās vietas droši vien. Šeit tas trakais meitu ģēģers noteikti ir dzimis un meitas mīlējis. Tas ir tavs stāsts. Tas ir mans stāsts. Svētais Zujans. Kāds svētais? Svētais Zujans. Aha. Šis esot Svētais Zujans. Tā tu saki? Nu, tā rakstīts. Nu jā, tā tu teici. Uz plāksnes rakstīts. Šajā te pilsētas daļā notiek diezgan tādi jaudīgi renovācijas darbi. Gan ielas remontē, gan mājas. Lai būtu turistiem, ko skatīties un apmesties. Nu, es nezinu, ko te apkārt nevar baigi darīt, bet... Dzert vīnu, dzert olīveļu. Dzert olīveļu gan nevajadzētu, var slikdušiņu būt. Jā. Nu, bet vīnu jau uzdzert, tad jau ir labi. Nu jā. Nu, tā pilsēta tiešām tāda simpātiska. Nu, tāpēc es teicu, ka vajag iebraukt. Teici, es tev piekrītu. Es taču nestrīdos ar tevi šajos jautājumos. Rītā vēl būs 2 tādas. Iesim skatīties, kas te ir veikaliņā. Es pieņemu, ka te ir kaut kādas olīveļas. Jā. Varētu būt kaut kāds vīns. Kas šeit ir? Te ir olīves, te ir olīveļas. Daudz visādi kausi. Jā, daudz kausi. Un neviena cilvēka, ja? Jā. Zini, tāda sajūta, it kā es būtu ienākusi privātā pagrabā.
Jā, Tā bet kā- paskaties, tas viss ir viņas olīvu Jā. apbalvojumi. Bet tas būtu tā kā manā pagrabā. Es esmu uztaisījis tagad tirgotavu. Jā. Jā. Nu, kas tad mums izbalina sienas un vīnu pagrabu? DNA tasting of the trees. It is found only here in this small area, so all people are very familiar with that variety. And there was one very strong winter when it was a lot of snow. So, but this was like something extreme, and it didn't happen like this after that. In this year, a lot of these trees were just dead. They just died because the Negrolina is very sensitive for cold weather. Tagad mēs esam nodegustējuši 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olīveļas. Citu par citu labākas. Nu, es ceru, ka vēders to sapratīs. Jā. Nu, mums vajadzētu kaut ko nopirkt. Es domāju to pēdējo, jo to lielo pudeli mēs nepirksim, bet to pēdējā viņa būs daudz nevajaga, bet viņa dot ar Ko mēs vēl plīt redzēsim, ko mēs pirksim. Wine. So, Mēs tagad degustēsim grapu. also, yeah, we are also very young in this production. We did it now in this traditional way, but now we are learning a little bit more about it. We did some courses, and we found out there are some more tricks. Kas ir bauro? Esam sadegustējušies 7 olīveļas. Tagad mums būs eļļains. Pa virsu grapa. Jā. Grapa bija baigi garšīgā. Saldena tāda, bet stipra. Jo man iedeva biškiņu pa galviņu. 37 grādi. Tikai 37 grādi. Jā. Nu, nezinu, tad kopā ar olīveļu acīm redzot, viņa ir stiprāka. Pilsētā ir sācies neliels lietus un arī dzīvība. Cilvēki beidzot parādījušies. Laikam mēs vienkārši pāgru bijām. Jā, redz, kur vēl pilsētiņas skats no malas. Ne, ļoti tāda mīlīga, kompakta viduslaiku pilsētiņa. Itāliska. Un vismaz tur, kur mēs ietrāpījām, ļoti laipna kundzīte ar pašražotu produkciju. Un tām olīveļām bija ļoti daudz apbalvojumu. Tagad mums būs īpašās dienās īpašā eļļa. Esam iebraukuši pulā. Te ir daudz jahtiņas. Priekšā osta. Kur mums ir tas vecais centriņš, tur kaut kur pa kreisi. Vai tur, kur tā baznīciņa spīd priekšā. Tur tā izskatās. Nu, redz, pilsēta ir bišķiņ kalnā, mēs viņā iesim. Nu, redz, tur augšā mums vajag. Tur, kur ir tas Pulas amfiteātris. Un te vismaz normālas palmas jau ir tādas skatāmas. Kas izskatās pēc palmas. Jā, kas nav kaut kādas maziņas, ka es viņas neieredzu. Nevis neieredzu, bet neieraugu. Ot, ko nozīmē olīveļas un grapas degustācija? Tu jau cilvēki sāc runāt pat muļķības, ka neieredzi palmas. Es domāju, tas amfiteātris ir kalnā. Izrādās, amfiteātris ir pie stāvvietas. Nu, brauc ārā cilvēciņi. Čehiņa. Mums tieši... Šveici. Nu, Šveice, nu, tā kāda starpība. Mums tieši vienu vietiņu vajadzēja, kur apstāties. Ir lietains laiks, un lai mūsējais mazais nenosaltu, viņš ir iekārtojies somā. Šajā somā viņš labprāt sēž, bet speciālajā somā, ko nopirkām viņam, nu ne par ko. Šitā ir Ted Baker. Tā bija kaut kāda prasta soma. Smuki. Dodamies skatīties Pulu, Pulas amfiteātri, kurš te patās pie stāvvietas arī ir.
Un maziņais biškucīt trīci somiņā, bet tā ir dišciltīgā trīce, principā. Jo tur somā viņam augsti nevar būt. Klāt esam. Šodien izskatās, ka Ferdim vairs nepatīk ceļot. Jā, Jā, viņam nepatīk lietas. jā. Pārējais viss viņam patīk. Iesim paskatīt arī no iekšas. Nu, galā atbraukuši esam. Atbraukuši esam, nu kāpēc, lai nepaskatīt no iekšpuses. Tas prieks 10 eiro no cilvēka. Vai ir vērts maksāt tos 10 eiro no cilvēka, vai nav, to mēs varēsim pateikt pēc tam. Bet galā es to vienmēr uztveru kā ziedojumu turisma infrastruktūras sakārtošanai. Jā. Nu, galā, ja tu kaut ko gribi redzēt, un tev ir arī par to jāmaksā. Vaiga lielais. Jo, Cik lielāks kā Romā. lielāks kā Romā nebūs. Bet pa Veronas, Lūk, Veronas ir lielāks. jā. Ne, kaut gan, ja tu paņem Veronā apkārt, Varbūt tās visapkārt ir nebūs. tās tribīnas. Jā, šeit viņš ir tukšs vienkārši iekšā. Un tukša istaba arī izskatās lielāka parasti Jā. nekā pilna. Tā mums iet šeit ar mazo draudziņu, kuram galīgi negribas. Nezinu, kā trīc austiņas, jo viņam pie pakaļas tas amfiteātris. Jā. Šitas te brīnums, kas te pulā ir palicis no romiešu laikiem. Es par šo arēnu neko baigi neesmu lasījis. Nu, tad tāpatās kā visur citur nogalināja, cīnījās, Jā, protams, darījās. priekš tā jau viņas būvēja. Bet nu romiešu laiki. Romiešu laiki, jā. Un citi jau tādi mežoņi nav, Nē. kā tie romieši. Romiešiem labi patikās vienot uzrīkot slaktēšanas svētkus. Jā, daudz kas te pāri palicis nav. Bet mūri stāv. Ļoti labi fotovieta tev ar to trīcošo grāciju. Jā, Nē, viņa nav- Grācija. Šobrīd nav lidojošā grācija, šobrīd ir trīcošā grācija. Bet trīcošā grācija to stāmt viņam patika. Jā. Uz to pat neņurdēja nekoda pirkstos. Nu, re. Cilvēki ceļo arī ar lielākiem suņiem. Un izskatās tīri normāli viss. Nu, re, šitā izskatās iekšpusē. Jo, Ja tas te ir, visi. ja tas ir zemes līmenī, un ja es redzu gaismu tuneļa galā, man nav bailes. Bet ja es esmu kaut kur kādā tornī šitādā šaurā, tad man nepatīk. Tu esi zemes cilvēks. Es jā? esmu zemes cilvēks, jā. Jā. Bet baigie tie principā tie mūri un tad tās ejas te iekšā. Nu tā. Šeit vergus dzina. Droši vien. Ja, nu, principā jau vispār šīs te tās vietas, viņi jau ir tādi pilni ar negatīvu enerģiju. Asinīm, nogalināšanu. Nu, vēsture te ir tāda diezgan skarba. Vajadzētu Visur. daudz spokoties vajadzētu. Droši vien. Nu, es taču nespokotos. Nu, kas šeit ir? Ir kaut kas... Romiešu villa, bagāto romiešu villa, kāda izskatījusies. Jā. Romieši jau vispār daudz dzēra. Izdomāsim savu vēsturi, ja? Jā. Dzēra, Nu, karoja. redziet, līdz kam noved alkoholisms. Romas impērija krita. Jā, Nu jā, jā, barbari viņus nodzērās un jā. visu Vairāk imper- grapas šajā ceļojumā nepirksim. un visu impēriju pakāsa. Ne, gaisma tuneļa galā ar restotiem vārtiem. Un tagad viss ārā mēs vairs netiekam. Pēkšņi glugš aiztaisās restas. Un mūs izbaro lauvām. Jā, neviens lausta nav. Nu, tikai tā ar to nograuzto seju. Tad viņi jau kāds apēdis ir.
tikko notika fotosesija. Bildēties viņa atļāva, bet bāks pirkstus klāt. Nē. Bodyguard. Sveikus. Nu pat jau līdz tā, ka vajag kapuces. Jā. Un es pērdu vietā bāstu galvu somā iekšā. Viņš tikai trīc nabaks. Nekas, būs labi. Uz atpakaļ skats ir vēl skaistāks nekā uz augšu. Jā. Redzi? Bet, tas ūdens no gaisa varētu nekrist. Nu, tikai tas traucē. Tad jau būtu visu laiku forši. Nu, līst šobrīd, ka čīkst. Arī, kur mēs te sapauņājušies. Jā. Pērdis arī tāds nepārāk pozitīvi. Tajā virzienā ir Vecpilsēta. Ejam pareizi, jā? Jā. Forši? Nē, nu nav forši. Nu, nav forši. Nu nav forši. Bet tas netraucē te visu apskatīt. Nu, lietas nekad nav forši. Ja tu gribi kaut kur pastaigāt un kaut ko izbaudīt. Cerams, rītdien būs nomierinājies. Kas cerams rītā? Rītā būs Pagaid, nomierinājies. bet solīju jau, ka šodien nebūs un rītā būs. Nu, šodien viņš saraus un... Šodien, tu domā, mēs sarausim arī rītdienas normu? Jā. Šitā nesot man tā nešķiet. Un tad, kad tā Eļļas, nu tur, kur mēs bijām uz degustāciju, tad viņi stāstīja, ka šeit ir savs klimats. Tad Mēs teicām, ka viņa deš. ne, tā mēs neteicām, mēs tā padomājām tikai. Nu, runājot par pilsētu kā tādu, nu pagaidām, es teiktu, ka tā iepriekšējā man patika labāk. Viens no diviem, vai nu mēs esam kaut kur baigi nepareizi aizšauši, Nu jā, vai nu arī, galvenais te ir tā arēna. jā. Esam atnākuši līdz Gāļēju ielai. Un tagad mūsu mērķis ir atrast kādu kafejnīciņu, jo Aldis grib kūku un kafiju. Un es domāju, Ferģiks arī grib bišķiņ ausis sasildīt, jo tās ir vienīgās, kas ir ārā no Somas. Bet nu vienalga, laiks nav šodien baigi foršais. Jo pēc sajūtām ir tāds, nezinu, tāds Latvijas septembra laiks. Tas saucās, mēs tagad ēdīsim ārā kafejnīcā. Jā. Tāpēc, ka citu kafejnīcu mēs neatradām. Nu, jau tik traki. Te virsū netek. Šis viens no galdiņiem, kam netek virsū. Un visu labā audzināšana, ne? Barojam sunu ar bulciņām. Un ko darīt? Vismaz kāds prieciņš viņam jā. Nu jau sāk palikt priecīgāks. Jo baro sunu ar drupačiņām. Baloži paliek gribot. Kaut gan rakstīts uz durvīm, lūdzu nebarot baložus. Tāpēc mēs barojam savu sunīti ar drupačiņām. Rakstīts nav, ka nedrīkst barot sunīti. Jā. Balodis nāk pieprasīt savu tiesu. Bet Pērdis vairāk tagad skatās uz bulciņu, nevis uz balodi. Bet balodis tāds aizdomīgs. Tagad mēs braucam no Pulas uz... It kā skaitās pasaulē mazāko pilsētiņu. Jā. Tas saucās Un viņa ir slavena ar savu destilētavu. Haha, destilētava. Nu, šobrīd ārā līst, ka čīkst, kaut gan pēc laika ziņām tā nevajadzētu būt. Un grādi ir 9. Bet pēc sajūtām es domāju, ka varētu būt mazāk. Nu, es nezinu, man jau nav nekādas problēmas ar to lietu. Manējā jaka ūdeni cauri nelaiž. Nepatīk jau, ka krīt uz galvas tas ūdens. Viņš man traucē filmēt un fotografēt, bet nu tā kopumā nav tik traki. Visneapmierinātākais ar situāciju ir mazais, jo viņam nepatīk. Kaut gan Somā viņam bija ļoti silti. Jā, pieliet roku, tad ir Nu, bet viņam nepatīk, ka viņam paliek slapjas ausis. Tagad es viņu izslaucīju
tagad viņš guļ. Braucām, lietus mitējās. Nav vēl mitējies. Nu, bet tā apmēram. Bet priekšā mums ir sniegotas virsotnes. Nevar būt sniegotas. Tur īsāk mākoņas. Nē, šitās ir sniegotas virsotnes. Nē, tur ir sniegotas. Ir mākoņi. Lata traks. Ir sniegs trauks. Horvētijā. Jā. Viņš ir visur. Viņš mums visur atrod tas sniegs. Mājās ir sniegs, ir virsotnēs sniegs. Jā, bet mēs esam diezgan augstu, paskaties, mākoņi ir zem mums. Priekšā. Dabujām izsaukt palīdzību. Karti arī neņem, kas tur ir pa sūdiem? Fu. Dabujām. Kur tu brauci? Kur kādi joni tu tagad izbrauci ārā? Tad bija tā kā bija. Cilvēka neviena. Biļeti pretī neņem. Domājam, ko tagad darīt? Tad piespiedām podziņu. Sieviete paprasīja, kur mēs uzbraucām uz lielceļa. Tad nosauca cenu. Izdomāja nosauca cenu un tad samaksājām un fiksē ārā. Bet vispār problēma. Tagad esam uz forša ceļa. Uz mūsu stila ceļa. Braucam no kalna lejā, jo mēs bijām mākoņu Lādējās līmenī. mašīnas baterija. Reiz, jā. Kāds skaists celiņš. Te liekas taču sētā iebrauc. Te var arī iebraukt. Jā. Sajaukt višķi. Višķi sajaukt. Pēc 200 metriem pagriezies pa labi. Leščina pilsētiņa tā bija. Bet tas ceļš vēl šaurāks. Jo var gadīties, ka tu pa šitā vien ceļiem. Nē. Pagriezies pa kreisi. Uz pasaulē mazāko pilsētu, pa pasaulē mazāko autobānu. Pat stopzīme, te ir būs lielāks ceļš. Pagriezies pa kreisi. Mēģi. Mēs mums nevaram ar vienu griezienu pagriezties. Nav pat viņu riteņiem stumjās traukšā vai tieņās. Lietu. Tie ir kaut kāds turisti noteikti. Arī uz pasaules mazāko pilsētu ar riteņiem gribēja aizbraukt. Šas. Pabraukt nevar. Stāvs. Re, klāt esam. Esam atbraukuši. Viņam atkal trīci sākās, ka es ieraudzīju. Jā, ka jākāpj ārā. Patīk viņam šitāds laiks. Bet neko nevar darīt. Ferdis savā elementā ieraudzīja cilvēks lietus mēteļos. Viņam nepatīk kapucēs lietus mēteļos un uzbāžās. Nu? Pats mazākā pilsēta pasaulē. Nu, re. Tev bija taisnība. Tad tevi skatīt. Ieraudzīja lapiņas. Nu, te jau tā nelīst. Tev var mierīgi pastaigāt kājiņām.